Lūk, arī trešā cīņa. Pirmais pusidējais svars. 2 pieredzējuši bokseri. Rīznieks Arturs Ahmetovs pret Maksimu Akopovu no Maskavas. Piepilsēts Balašihs. Lūk, arī Akopovs. Ļoti pieredzējis boksers. Redzam, 187 cīņās, 153 uzvars. 23 gadi ir Maksimam Akopovam. Uzvarējis vairākos startautiskos turnīros Kazahstānā, Ukrainā, Baltkrievijā un arī Īrijā. Tagad dzirdam, Akopovs saka, ļoti atbildīgs ir šis turnīrs. Arturs Ahmetovs 2,5 mēnešus aizvadīja treniņu nometni Floridā, ASV trenējas ar īstiem profesionāliem bokseriem. Gatavs esot labi, Arturs. Un tā trešo cīņu ringā apkalpo. Un, protams, to pašu, ko teica viņa divu komandas biedri. Cīņa notiek mājās, un tāpēc, protams, gribās parādīt labāko boksu, savu līdzjutēju priekšā. Akopovs ļoti pieredzējis boksers, gan 200 cīņas, medaļists Krievijas čempionātā, kas ir ļoti tāds vērā ņemams panākums. Maksim Akopovs! Un Maksims Akopovs dosies ringā. Давайте, Москва! Поддержу своих Tehnisks boksers ļoti ātrām rokām, esmu redzējis viņa cīņas arī iepriekš. Tāds ļoti, jāsaka, gudrs boksers, ļoti uzmanīgs, prātīgs, bet ļoti ātrām rokām, ļoti ātri izmet rokas, ļoti ātri izdara sitienu sērijas, tāpēc ir ļoti nēs, arī ļoti daudz kustās. Un nav vienkārši viņu pretiniekiem trāpīt Maksimam. Ringa sarkanajā stūrī. Sagaidām bokseri no kluba Sidneja 2000. Arī Sidneja 2000 jau trešais boksers no šī kluba. Dzirdam, bijis pasaules čempions kickboksā. 3 reizes Latvijas čempionātā un piedalījies pasaules kontinentālajās meistarsacīkstēs. Dargie draugi, sagaidām ringā Arturs Ahmetovs! Rīznieks Arturs Ahmetovs. Jā, pirms boksu nodarbojās ar citiem cīņas sporta veidiem, kickboksu. Vēl dažiem cīņas sporta veidiem. Pankratiem, ja nešaubos atpūks, ir nodarbojies, bet, 3 reizes ir uzvarējis Latvijas čempionātā boksā. Mūsu bokseri Arturu nākamajai cīņai! Kā jau teicu, 2,5 mēnešus pirms šīs cīņas aizvadīja Floridā, trenējoties profesionālajā klubā, nepārtraukt aizvadot sparingu pret stipriem profesionāļiem no Meksikas, no Puerto Rico, no Kubas. Так что, ребята, давайте поддержим бойца из Балашихи, Московская область. Этот бой может стать решающим в общем зачете нашего дуэля. Redzam, apmēram bokseri vienāda auguma. Arturam ir 25 gadi, viņš 2 gadus vecāks par savu pretinieku no Maskavas. Arturs vienmēr ir atšķīries ar ļoti tādu agresīvu boksu stilu. Vienmēr dodās uzbrukumā, sitiena apmaiņā. Arī šeit tagad cīņas sākums lieliem, ļoti plašiem āķiem Arturs cenšas aizsniegt Akopovu. Viņam tas arī izdodās. Un Maksimam, protams, nekādā gadījumā nevar palikt Ahmetovu priekšā. Nevajag uzņemt šo sitienus uz sevi. Tagad ļoti labu ātru, labo taisno Akopovs aizsniedz Ahmetovu. Kā jau teica, ātras rokas ar šim Krievijas boksim. Tagad ļoti labi starp rokām izsit viņš. Arī vēl viens armēņu izcelsmes boksers Maskavas izlasē. Ļoti tagad
agresīvi dodas uzbrukumā Akhmetovs, izdara vairāk sitiens pa ķermeni. Redzam, atceramies, kad pavisam nesen amateru boksā bija tātad bokserim ķivers. No pagājušā gada, jau pagājušā gada pasaules čempionātā ķivers tika atcelts. Varbūt ir kā boksers skatāmāks. Es gan neesmu piekritējis šim lēmumam. Es uzskatu, ka labāk vajadzēja varbūt nedaudz izmainīt bokseru cimds amateru boksā, jo cimdi arī dažādi kā amatieriem, tā profesionāļiem. Ķivers tomēr, manuprāt, vajadzēja atstāt, jo bez ķiveriem ļoti bieži ir traumas, un traumas, kas nāk nevis no sitieniem, bet tieši bokseriem netīši sasitoties galvām, tūcīņā atrasdamies. Tāpēc, manuprāt, šīm ķiveru klātbūtni tagad ļoti labi izdarīja labo Akhmetovs, bet uzreiz izlaida labo taisno pats. Tagad arī tūcīņā precīzs ir Akopovs. Akhmetovs turpina uzbrukt. Akopovs it kā izdara nedaudz retāk sitiens, bet tomēr trāpīgi viņiem ir. Tiešām ātras rokas ar šim Krievijas bokserim. Un saņem tagad aizrādījumu Akopovs par sarunām ringā. Viņš parādīja, ka Artūrs izdarot sitiens kaut kur pa pakaus, pa galvu sānu. Jebkurā gadījumā nevajag bokserim. Tad tagad ļoti labi atbild no Akopova. Nevajadzētu bokserim kaut ko runāt, padarīt tiesnešu darbu. Bokserim ringā jādomā tikai pa cīņu un jāizpild savas funkcijas. Beidzies pirmais rauns, ļoti līdzīgs rauns. Agresīvāks bija mūsu Latvijas boksers. Sitiens izdarīja retāk Maksims Akopovs, bet, manuprāt, bieži ļoti precīzi sitieni bija Krievijas bokserim. Lūk, viņš mūsu ekrānos. Tā, dārgie draugi, trešā cīņa. Pirmais rauns ir noslēdzies. Pārliecinoši esam iesākuši. Ļoti labi atbalstām. Varam vēl labāk. Otrais rauns. Tagad atkārtojumā tad īsti taisno labo aizsniedz Akopovs. 2-0 pēc divām cīņām. Tūciņā šeit pēc ringa trosēm ļoti aktīvs ir Artūrs Akhmetovs. Un tad jau būs viss labākajā kārtībā. Давайте, болельщики, поддержим своих бойцов. Третий бой, второй раунд. Jā, tiešām ļoti līdzīgs rauns. Maksa Akopova. Поехали! Pat apgrūtinos kādam no bokseriem medot virsroku šajā raundā. Mums vēl atlikuši 2. Skatāmies turpinājumu. Sācies otrais rauns. Jāsaka, tad diezgan nogaidoša pozīcija iztur Akopovs. Negaidīt izmet vai nu pretsitiens vai tāds pretuzbrukums ļoti ātriem sitieniem. Tagad atkal ir Artūrs, bet tāds ļoti trāpīgs sitiens izdara Maksims Akopovs. Šaurāk, jāsaka, darbojas Akopovs, un tas tādā bokseru terminoloģijā nozīmē, kad izdara šo sitienu šaurāk, trāp bieži starp rokām savam pretiniekam. Akhmetovam tad nedaudz plašāk šie sitieni, vairāk tā kā no sāna, līdz ar to viņi arī bieži trāp tieši pa aizsardzību, pa cimdiem vai pa pleciem vai pa elkoņiem pretiniekam. Tagad bija mēģinājums no Akopova izsist no sāna, bet ar plecu uzspēja aizsargāties, nosekties Akhmetovs. Labs kreisais no Akhmetova un uzreiz dodas uzbrukumā Artūrs. Vairāk sitiens ļoti labi tagad izpild.
Tagad nevajadzīgi bez sitieniem Artūrs pienācis, izlaida labo no apakšas. Pa ķermeni vēl viens precīzi sitiens no Kopova un labais pār rokai. Nu, Artūrs vienmēr ir bijis uzblūkošs stilu, kā jūs sākumā teica, boksers, tāpēc atgrūst Artūru atpakaļ, piespiest pie trosēm nav tik vienkārši, redzam, arī izlaižot sitienus, viņš neatiet ne soli atpakaļ, cenšas turpināt strādāt tūcīņā, cenšas šo iniciatīvu neatdot, atspiest pretinieku. Pie ringa trosēm, vēl pusminūte otrajā raundā. Ļoti cieša aizsardzība ir Kopovam. Labi, tagad tūcīņā darbojas Kopovs. Vēl viens labais no apakšas no Kopova trāpīgs. Beidzies otrais rauns, nu, atkal ļoti līdzīgs rauns, manuprāt, gan nedaudz raunda izskaņā. Precīzāks bija Kopovs. Lūk, skatāmies atkārtojumā. Šeit moments, kad kreiso sansītien trāpīja Ahmetovs, uzreiz cenšas attīstīt savu panākumu, kur vēl trāpa labo no apakšas. Šeit atkal tūcīņā. Precīzi ir Kopovs. Trešais izšķirīgais rauns. Latvijas un Maskavas boksa duelī, ko organizē Fighter Elvis Promotion, darbie draugi. Un gatavojamies 2-0 kopējais rezultāts. Kāds būs rezultāts pēc trešās cīņas, kā jūs domājat? To mēs uzzināsim un redzēsim pēc 3 pēdējām trešā raundā minūtēm. Aiziet Latvija uzvarā! Beidzamās 3 minūtes šajā raundā. Izskatās nedaudz nogurs ir Artūrs Ahmetovs, ļoti aktīvi viņš aizvadīja pirmos 2 raundus, ļoti daudz enerģijas patērēja. Tagad labi pār rokai izdevās sitiens Kopovam. Kopovs labi izdara sitiens un pēc tam uzreiz aiziet, nepaliek uz vietas, tad kustina galvu noliecieniem, nonirieniem. Un bieži izdarot trāpīgs sitiens, kaut vai individuāls, tāds ordinārs sitiens, trāpot vienu, aiziet viņš no Ahmetova un līdz ar to neizlaiž sitiens pats. Tagad labs kreisais no sāna izdevās Kopovam. Vēl viens kreisais pa ķermeni. Tiek apturēts laiks, kas pa problēmu uz stūri tiek atvests. Nedaudz savainots deguns ir Artūram Ahmetovam. Nu, viennozīmīgi ļoti saspringta cīņa. Nu, atkal redzējām šī momentā pār rokai labo sitienu izpilda Kopovs un uzreiz aizmūk. Aiziet prom, neļaujot pretiniekam trāpīt. Tagad labi pār rokai atkal trāpa Kopovs. Vēl nedaudz mazāk pa minūti ir atlicis līdz cīņas beigām. Jā, nogurušāks izskatās Artūrs šajā cīņā. Nu, iespējams, nav vēl izgājis pilnībā
nav pilnībā vēl aklimatizējies no atgriešanās no Amerikas Savienotajām valstīm. Tomēr diezgan ilgs laiks tika pavadīts štatos. Tagad laba kombinācija izdevās Akopovam. Labi priekšējo roku izdara sitiens Maksims. Tagad labais pārrokai no Akopova. Manuprāt, svaigāks izskatās Krievu boksers. Cīņa beigusies. Jāsaka, ļoti līdzīga cīņa. Bet tomēr liekas, ka nedaudz tomēr precīzāks ir sevišķi cīņas izskaņā bija Maksims Akopovs. Tā kamēr tiesneši saskaita rezultātus pēc aizvadītās trešās cīņas, pasniegt kausus bokseriem ringā, es aicinu startautisko sporta klases мейстеру бокса Андрею Долгову. Пока судьи считают результаты и определяют победителя третьего боя для вручения кубков боксерам, на ринг приглашается мастер спорта по боксу международного класса Андрей Долгов. Kā dzirdam, Armāns Simpson ringā boksers apbalvos pirmais Latvijas startautiskās klases sporta meistars boksā 1965. Gada Eiropas kausa ieguvējs, vēlāk atzīts treneris, mūsu pēdējo bokseru olimpieti Romānu Kukļinu sagatavoja 1996. Gada Atlantas olimpiādai Andrejs Dolgovs. Kāpēc tieši šo cīņu? Tāpēc, kad Andrejs Dolgovs pats cīnījās pirmajā pusdējā svarā, toreiz limits gan bija 63,5 kg, tagad viņš ir nedaudz uz puskilogramu pacelts, tagad limits šajā svaru kategorijā 64 kg. Un klausīsimies ļoti līdzīga cīņa, jāsaka, vislīdzīgākā cīņa no iepriekšējām trijām. Un pēc manām domām svaigāk un precīzāk pabeidza Akopovs. Итак, Klausamies. Tad vienbalsīgs tiesneša lēmums. Со счетом 29-28, 29-28, 30-29, 29-28, победу в 29-28. третьем бою одержал Максим Акопов. И результат после трех боев Tātad uzvar становится vienbalsīgi, bet visi 2-1. tiesneši atdeva tikai vienu punktu Maksimam Akopovam. Lūk, arī pirmā uzvara Maskavas komandai. Maksimam Akopovam, līdz ar to rezultāts 2-1 Latvijas izlases labā. Jā, tātad 29-28, 30, 29, 29, 28. Visi trīs tiesneši atdod pārsvaru Maskavietim. Макс, еще не убегай, Макс. Maskavietim. Jā, trīs tiesneši, bet visi trīs tikai vienu punktu. Рассказывай, как было. Весело как. Приняли хорошо, поддержка хорошая. Спасибо большое. Nu, pasakāt organizatoriem un publikai Maksims Akopovs. Я как бы говорил, что это может быть такой роковой бой этого турнира, потому что результат после первых двоих боев 2-0, и от тебя вообще это много чего решалось, ты свое дело сделал. Как ты настроился на это? Иногда приходится выступать в такой позиции, когда от тебя очень много чего зависит. Редко такое бывает, потому что матчевые встречи редко проводятся. Ну, конечно, ответственность. Приехал за город. Un tāda liela atbildība, protams. Maksimam tomēr cīnās pa pilsētu, pa nopietnu komandu. Как тебе нравится атмосфера здесь, в Юрмале? Поддержка, конечно, была побольше за наших ребят тут, но все равно слышали, и москвичи тут есть, которые поддерживают московскую команду. Tad dzirdam, ir arī maskaviešu līdzjutēji. Nu, protams, nu, Maksims pilnīgi pareizi. Maksims arī armēņu izcelsmes boksers. Viņš saprats, ka arī armēņi ir zālē. Nu, protams, patīkami. Būtu patīkamāk, ja būtu vairāk līdzjutēji, bet, nu, ir tomēr kaut kāda, nu, arī pat tas ir patīkam, tas atbalsts palīdz. Un, nu, pirmo uzvaru maskaviešiem izcīnīs ir Maksims Akopovs.